Vai zinājāt, ka olimpiskās lāpas stafete jau ir uzsākusi savu ceļu uz 33. olimpiādas spēlēm Parīzē? Olimpiskās liesmas iedegšanas ceremonija notika 16. aprīlī Olimpisma šūpulī Olimpijā, kur notika antīkās olimpiskās spēles. Olimpisko kustību visā pasaulē pazīst pēc tās simboliem – olimpiskajiem apļiem un karoga, pēc olimpiskā moto un himnas, kā arī pēc olimpiskās liesmas un lāpas. Pirmajā olimpiskajā stundā iepazinām divus no tiem – olimpiskos apļus un olimpisko karogu, kuru autors ir Pierre de Coubertins. Vēl viens olimpiskais simbols – olimpiskā liesma, kas tāpat kā olimpiskie apļi simbolizē olimpiskās saimes vienotību. Kā tiek iedegta olimpiskā liesma? Senie grieķi uguni uzskatīja par dievišķu elementu un tempļu priekšā uzturēja pastāvīgu uguni. Tā tas bija arī Olimpijas svētnīcā, kur notika antīkās olimpiskās spēles. Lai arī antīkajās olimpiskajās spēlēs lāpas stafetes nebija, tā tomēr veido zināmu saikni starp antīkajām un mūsdienu olimpiskajām spēlēm. Lāpas aizdegšanas veids sakrīt ar veidu, kādā tika iedegtas lāpas, kas dega senās Grieķijas tempļos. Tāpat kā antīkajās olimpiskajās spēlēs, vēstneši apceļoja Grieķijas teritoriju un pasludināja svēto pamieru. Arī mūsdienās skrējēji, kuri nes olimpisko lāpu, savā ceļojumā nes miera vēsti pasaulē. 1912. gadā Pierre de Coubertins izvirzīja ideju, ka olimpiskā liesma jāiededz pirms katrām spēlēm senajā Olimpijā. Tādēļ joprojām tā tiek iedegta tieši tur, Hēras tempļa drupās vairākus mēnešus pirms olimpiskajām spēlēm. Uguns tiek iedegta, izmantojot saules starus. Saules siltums tiek koncentrēts paraboliskā, jeb ieliektā spogulī, tādējādi radot liesmu. Pirmo reizi pēc Coubertēna izstrādātā rituāla olimpiskā liesma tika iedegta 1928. gadā, pirms olimpiādas spēlēm Amsterdamā. Ziemas olimpiskajās spēlēs olimpiskā liesma pirmoreiz dega 1952. gadā Oslo. Kā iedegt liesmu, ja saule nespīd? Pirms oficiālās ceremonijas notiek mēģinājums, kura laikā liesma tiek iedegta saskaņā ar tradicionālo metodi. Ja ceremonijas laikā nespīd saule, lāpu var iedegt no mēģinājuma dienā iedegtās liesmas. Katrām olimpiskajām spēlēm īpaša lāpa. Lāpas konstruētas tā, lai tās izturētu vēja, lietus, sniega un karstuma ietekmi, un tām ir unikāls dizains. Lai nodrošinātu liesmas degšanu, lāpa ir pildīta ar gāzi. Berlīne, 1936. gads. Pirmā olimpiskā lāpa bija izveidota no metāla. Tās garums bija 27 cm, taču svars 908 grami. Lāpu veidošanā izmantotie materiāli un dizains gadu gaitā ir mainījies. Tās arvien biežāk tiek izgatavotas no otrais pārstrādājumiem materiāliem, ievērojot vides saglabāšanas aspektus. Katrai lāpai ir savs, īpašs stāsts. Piemēram, Sidneja 2000. gads. Lāpas augšdaļai ir tāda pati forma kā Sidnejas operas ēkai. Tās formas izveidi iedvesmoja bumerangs, kas ir sens aborigēnu medību rīks. Tokija 2020. gads. Pašas spēles notika 2021. gadā. Tokijas olimpiādas spēļu lāpa tika izgatavota no vienas metāla loksnes, un tā bija pilnīgi bez šuvēm. Lāpas augšējā daļa bija veidota tradicionālajā Japānas ķiršu jeb sakuras zieda formā. Zeltaini rozā krāsas lāpa bija 71 cm gara un 1,2 kg smaga. Tā veidota arī no alumīnija, kas iegūts no pagaidu ēkām, celtām Japānā 2011. gada zemestrīcē un tsunami cietušajiem. Pirmo reizi olimpisko spēļu lāpas degšanu nodrošināja ar ūdeņradi, kas atbilst vides saglabāšanas principiem. Pekina, 2022. gads. 2022. gada Ziemas olimpisko spēļu lāpas nosaukums bija Lido. Pekina bija pirmā pilsēta, kurā notikušas olimpiskās spēles gan vasaras, gan ziemas sporta veidos. Tāpēc lāpas dizainā redzami mākoņi un sniegpārslas. Lāpa tika veidota kā divas vienu otru pārklājošas plīvojošas lentes. Sarkanā krāsa simbolizēja uguni, bet baltā – ledu. Lāpas vijums atgādināja līkumoto lielo Ķīnas mūri, slēpošanas trasi un cilvēces nerimstošo tiekšanos pēc gaismas, miera un izcilības. Lāpa bija izgatavota no oglekļa šķiedras materiāliem, tā bija viegla un izturīga pret augstām temperatūrām un pildīta ar ūdeņradi. Parīze, 2024. gads.
Olimpiādas spēļu lāpas dizainu veido gluds sudraba krāsas cilindrs, kas izgatavots no pārstrādāta tērauda. Lāpas svars ir 1,5 kg, bet garums 70 cm. Lāpa ir šampanieša krāsā. Augšējā daļā ir sašaurināta sprauga, kas ļauj liesmai izturēt jebkādus laika apstākļus. Apakšējā daļa ir veidota no liekta pulēta tērauda, attēlojot Sēnas upes ūdens viļņus. Lāpas deglis darbojas arī kā dabisks lukturītis. Kas ir lāpas stafete? Lāpas stafete pirmo reizi notika 1936. gadā, pirms Olimpiādas spēlēm Berlīnē. Stafetes pirmo posmu 20. jūlijā veica Konstantīns Kondulis no Grieķijas. Pēc Otrā pasaules kara olimpiskās lāpas stafete kļuva par olimpisko spēļu neatņemamu sastāvdaļu. Liesmu ar olimpiskās lāpas palīdzību 1000 skrējēju stafetes veidā nodod viens otram, līdz tā sasniedz spēļu galveno stadionu. Lāpas stafetes maršruts atšķiras atkarībā no galamērķa. To nes pāri okeāniem, kalniem un tuksnešiem cauri pilsētām un laukiem, atklājot spēļu rīkotāju valsts vēsturi un kultūru. Olimpiskās lāpas sākuma posms vienmēr ir nemainīgs. Tas ir Grieķijas teritorijā. No Olimpijas līdz Atēnām, kur 1896. gadā notika pirmās mūsdienu olimpiskās spēles. Parīze, 2024. gads. Olimpiskās liesmas iedegšanas ceremonija notika 16. aprīlī Olimpijā, un līdz 8. maijam lāpas stafete apceļos Grieķiju. No Atēnām uz Francijas dienvidu pilsētu Marseļu lāpa tiks nogādāta ar kuģi. Plānots, ka šajā stafetē piedalīsies 10 000 lāpnešu. Pirmais lāpnesis būs 2021. gada Tokijas olimpiādas spēļu čempions airēšanā – Grieķijas sportists Stefanos Duskos. No 8. maija līdz 26. jūlijam olimpiskās lāpas stafete apceļos Francijas teritoriju. Lāpas pārvietošanas veidi ir dažādi. To var nest un vest, piemēram, ar lidmašīnu, automašīnu, suņu pajūgos vai ar zirgu. Pa gaisu ar to ir lidojis tramplīnlaicējs. 1988. gadā pirms Kalgari olimpiskajām spēlēm olimpiskā liesma sasniedza polāro loku. Liesma ir nesta arī zem ūdens, kas notika pirms 2000. gada Sidnejas, 2014. gada Soču un 2018. gada Pjončhanas olimpiskajām spēlēm. Pirms 2010. gada Vankūveras olimpiskajām spēlēm stafetē lāpu nesa sērfotājs okeāna viļņos. Olimpiskā liesma savu pirmo ceļojumu lidmašīnā veica uz Helsinkiem 1952. gadā, kad pārlidojuma laikā olimpiskā liesma tika uzglabāta īpašā drošības konteinerā. Pirmo reizi liesmas pārnešana starp diviem izplatņlaicējiem notika 1994. gadā Lillehammerē, bet pirms 1996. gada Atlantas un 2000. gada Sidnejas olimpiskajām spēlēm lāpu, taču ne tās liesmu, kosmosā nesa astronauti. Bet atklātā kosmosā lāpa tika iznesta pirms 2014. gada Soču olimpiskajām spēlēm. Visgarākā stafete notika pirms 2008. gada Pekinas olimpiskajām spēlēm, kad lāpu nesa 21 800 lāpneši. Kopējais stafetes attālums bija 137 000 km, kur 97 000 notika pa Ķīnas Republikas teritoriju. Arī tu vari kļūt par olimpisko lāpnesi. Olimpiskās lāpas nesējus konkursā izvēlas konkrēto spēļu rīkotāji. Katrām spēlēm tiek izvēlēti aptuveni 10 000 lāpnešu. Pirmais lāpnesis no Latvijas bija Mārtiņš Zemītis, kurš piedalījās olimpiskās lāpas stafetē pirms Olimpiādas spēlēm 1992. gadā Barcelonā. 2006. gada Turīnas olimpiskās lāpas stafetē Latviju pārstāvēja 3 lāpneši – Latvijas Olimpiskās komitejas ilgadējais prezidents Vilnis Baltiņš, Latvijas Banku augstskolas students Māris Čīma un biatlonists Krists Eiduks. 2008. gada Pekinas olimpiskās lāpas stafetē Latviju pārstāvēja 2 lāpneši – jaunā vieglatlēte Anete Midrijāne un Sijā RD elektronikas vadītājs Aleksandrs Meileks. 2012. gada Londonas olimpiskās lāpas stafetē Latviju pārstāvēja 4 lāpneši – sporta skolotājs Aivars Čaklis no Ventspils, tulkotāja Ieva Liepiņa no Rīgas, restorāna Vincents šefpavārs Mārtiņš Rītiņš un Valmieras SOS bērnu ciemata audzēkne Linda Kļaviņa. Pēc dalības stafetē lāpnešiem ir iespēja lāpu iegūt savā īpašumā. Spēļu mājvietas valstī lāpas stafete ceļo pa vietām, kas iepazīstina ar šīs valsts iedzīvotājiem un to tradīcijām. Parāda nozīmīgas vēsturiskas vietas, kā arī dabas bagātības.
Lāpas stafete vēsta par gaidāmajiem svētkiem, olimpiskajām spēlēm un sludina mieru un draudzību. Olimpiskā liesma iemirdzas Olimpisko spēļu stadionā. Olimpiskās lāpas stafetes kulminācija ir tās noslēdzošais posms, kad spēļu galvenajā arēnā tiek iedegta lielā lāpa, kas simboliski iezīmē spēļu sākumu un deg visu spēļu laiku. Noslēdzošā lāpas nesēja vārds, kurš iededz lielo lāpu, tiek turēts noslēpumā. Lielās olimpiskās lāpas aizdedzināšanas veidi spēļu atklāšanas ceremonijās ir dažādi. 1992. gada Olimpiādas spēlēs Barcelonā to iededzināja lokšāvējs Antonio Rebollo, izšaujot liesmojošu bultu. Bet 1994. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Lillehammerē to lēcienā ar slēpēm no tramplīna paveica tramplīnlēcējs, Norvēģijas kroņprincis Håkons Magnus. Jau 2024. gada 26. jūlijā redzēsim, kā tiek iedegta lāpa Parīzes Olimpiādas spēļu atklāšanas ceremonijā. Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijas laikā olimpiskā liesma tiek izdzēsta, lai pirms nākamajām olimpiskajām spēlēm tā atkal iemirdzētos.